Mūsu pasteigi sākas pie Ventspils bibliotēkas, kuras priekšā slējas Jāņa Fabricijus piemineklis. Piemiņas zīme izciliem karavīram. No šejienes dodamies tālāk pa Ventspils pilsētas ielām. Ieejam tirgus laukumā, vietā, kur kopš seniem laikiem notiek tirdzniecība, kur iespējams iegādāties vietējos produktus un amatnieku izstrādājumus. Tālāk ceļš ved uz ostu. Pa ceļam paveras skats uz kuģi, kas tālnām dodas pa Ventu, atgādinot par pilsētas ciešo saikni ar jūru un ostas tradīcijām. Apstājamies pie Krišjāņa Valdemāra Latviešu jūrniecības pamatlicēja pieminekļa. Viņa idejas un darbi joprojām dzīvo latviešu jūrniekos un ostu pilsētās. Nonākam pie amatmājas, kur iespējams iepazīt tradicionālus amatus un rokdarbus. No ārpuses ēka saglabājusi savu vēsturisko šarmu, aicinot iekšā izzināt senos aroda noslēpumus. Mūsu pēdējais pieturas punkts – Livonijas ordeņa pils. Šī viduslaiku celtne glabā stāstus par bruņiniekiem un vēsturiskiem notikumiem. Netālu no pils atrodas arī vēl viens interesants apskats objekts – lats, skulptūra, kas simbolizē kādreizēju Latvijas valūtu. Tāds ir mūsu maršruts pa Ventspilu, pilsētu, kurā vēsture, tradīcijas un jūra satiekas vienvieta.